Jāsaprot ir tas, ka tas, ko tu jūti, tas nekad nav par citiem. Tas ir par tevi, par tavu iekšējo stāvokli. Ja tu man jautā tādu jautājumu, noteikti būtu jāsāk ar to, ka es esmu bijusi pilnīgā bezspēkā, es esmu bijusi iekšējā sajūtā, ka vispār ir bezjēdzīgi dzīvot. Es esmu bijusi tā, kura nevar apsēsties dīvānā un kurai jāskrien un jādara. Es esmu bijusi tur, kur es esmu citus neapzināti likusi augstāk par sevi. Es esmu bijusi tā, kurai bija nenormāla atbildība par to, kā jūtās citi man apkārt. Man ir bijis kaut kāds kauns, man ir bijis grūti pateikt nē. Man ir bijis tā, kad es nespēju izteikties, man pilnīgi sasniegt žoklis. Un tagad, kad es esmu tur, kur esmu pilnā mierā ar sevi, esmu pārliecībā par sevi, pārliecībā, ko es daru un ko es varu dot citiem, pārliecībā par to, ko es runāju, pārliecībā par to, ka es varu palīdzēt, esmu gatava palīdzēt arī citiem, kas ir tur, kur biju es. Un es esmu pilnībā mierā, pateicībā par to, kas es esmu. Es esmu pateicība par to, kur es esmu un kas man ir. Un tai pašā laikā es arī atzinos, kad ir vēl tāls ceļš ejams, kur es gribu būt. Bet tai pašā laikā es esmu arī pateicīga par šo brīdi. Tā kā es domāju, ka es atbildēju uz tavu jautājumu. Es pilnīgi noteikti neesmu nelaimīga. Bet šis jautājums, vai tu esi laimīgs ar sevi, savā dzīvē?